Sveicināties, to visu vajadzētu. Es domāju, daudz pasniedzēju paši ir tādi, kur tiešām ļoti veiksmīgi ierauga pasniedzēju tādu cieņu un bija uzreiz jūties. Tā ir pasniedzēji, kas mūsu studentu vidū tik organiski ieauga, ka tu pat nezinātu, viņš ir docētājs. Tā ka jā, tas tā dažādi. Atkal, katrā vietā ir citādi. Un vai proti veidot tādu, teiksim, interesantu mācību procesu, kas ir arī centrēts uz studentiem, vai jūs jūtaties iesaistītas, vai arī vairāk varbūt ir kaut kādi gadījumi, kad atnāk tas pats variants nolas un aizgūt, tikai sēž un klausies, kā viens cilvēks pusotru stundu runā. Mums tikko bija latviešu valodas lekcijas pie profesors Anspakas, un viņi ir tādi, kas parasti otro lekciju visu laiku liek praktiski mūs iesaistnēs, un mēs daramies, un mēs tēlojam skolotājs, mēs tēlojam bērnus, un kopā visu kaut ko praktiski izmēģinām. Jā, jo ir arī tāds lekcijas par skolu. Mēs kā topošie pedagogi nav tā vieta, kur var tik daudz akadēmiski, tā vide mums tieši uz praktisku, mēs taču esam profesionāli bakalāri. To arī tā uzmanība, ka mums ir jābūt ne tikai, protams, arī, manuprāt, augstskola nevar pastāvēt bez šīm lekcijām. Vēl tā saucas lekcijas, tas arī kā metodiskais līdzeklis. Nu. Bet profesionāli tieši tam vārdam profesionālam aspektam tika pievērst diezgan daudz uzmanību. Ja? Jā. Nu. Tas ļoti jauki. Varbūt tagad par kaut kā tādu pēdējā laika aktualitāti zināmā mērā par studiju tādu, pirmkārt, laika plānojumu, un otrkārt, teiksim, tādu mācību vielas daudzumu, kas ir kursos. Teiksim, pirmais jautājums varētu būt tāds, pats vienkāršākais, jūs mācāties tādu pilnu laiku klātienē, cik bieži jūs nākat, jāatcerieties nācāt pirmajā, otrajā un tagad kursos, cik bieži jūs apmeklējat? Laikam es viens no tiem veciem dinozauriem, kā es smējos, kurš cenšas nākt visām lekcijām. Jā, praktiski es esmu visās lekcijās, jo es šobrīd nestrādāju. Kad studenti strādāja vasarās. Tad es visu arī apmeklēju. Un cik bieži tev sanāk būt universitātē? Es nejautājot, kurš ir tāds caurmērā Sākumā bija vairāk 4 dienas, jā, tagad kaut kāds plānojums ir sākts tā, ka ir 3 dienas, bet varam arī pievēlst par to plānojumu, ka tas nav ļoti vienmērīgs. Pirmdienās mums šobrīd lekcijas ir no 11 rītā līdz 8 vakarā. 5 lekcijas pēc kārtas, un varbūt vakarā vairs tās lekcijas nav īpaši produktīvas. Tagad pavasarī vai ne maijā, bet toties kā varbūt trešdiena ir brīva, piekdiena ir brīva, un tiem, kuriem strādā, diezgan veiksmīgi ir apvienot. Mums kursām ir, kurš strādā, un gan skolā, gan arī kaut kur citur, un veiksmīgi apvienot budžetā. Tātad, principā jūs arī nepiekristu tēzei, ka augstskolu programmas ir pustukšas, kā tas bieži izskan mēdījos, ka ir izstiepts garumā, ka nav ko darīt, ka kurs ir tādi ķeksīši pēc, teiksim tā. Mēs esam runājuši par to, ka būtībā varētu salikt to 3 gados, kas mums ir 4 gados ielikts. Kad, ja mēs nāktu vienam arī tagad kā trešdienas mums būtu pilnas, varbūt piekdienā kaut kādas lekcijas, tad, tie 4 gadi būtu ir izstiepti. Bet tāpat laikā, kad ir tās lekcijas un ir tie darbi un prakses, tad liekas, ka nepietiek laika visam. Jā, jo mūsdienu studentam ir tā, ka, ja tu gribi dzīvot, tomēr ir kaut kādas izmaksas, un tā mēs varētu 3 gadus dzīvot šeit vakumā, būtu visas 5 dienas, un tā teikt, kādas finanses neienāk. Jā, bet cilvēkiem vajag strādāt, pelnīt naudu vai studēt. Un tā veidos tas maģiskais aplis reizēm par to, ka students strādā un neiet uz lekcijām, jo ir jāstrādā, lai pelnītu naudu lekcijām, kurās viņš nav. Un tā, principā varētu būt šie 3 gadi, bet arī šie 4. Katrs teiks citādāk. Jā, jo it kā ir jau arī, teiksim, var strādāt un tad iet neklātienē. Labi, vai jūs kaut ko mainīt šajā plānojumā, teiksim, piedāvāt kaut kādas izvēles iespējas vai pašam menedžēt, vai arī varbūt, teiksim tā, samazinātu kaut kādus obligātos kursus vai, teiksim, dotu vairāk izvēles brīvību, iespējas piedāvāt izvēlēties, kas kādam interesē, jo pašlaik ir izvēle tikai C-daļā, jā? Bet varbūt katrs varētu atrast sev prioritātes, gan mācību laika plānojumu ziņā, gan tieši saturā. Man šķiet, mūsu fakultāte vispār ir grūti, varbūt jau šobrīd ar to plānot, jo mēs esam tik daudz speciālitātes apakšprogrammas un, piemēram, ir arī, kam pārklājas lekcijas. Tas arī nav noslēpums, ka sanāk tā, ka vienkārši tie moduļi ir tā, ka kādam ir vienlaicīgi jābūt 2 lekcijās. Mums kaut kā šobrīd tas nav aktuāli, bet ir mēģinās, kam tā ir gadījies. Un
Vispār. Nē, nu, ja katrs sāks menedžēt tā, kā viņš grib, tad būs tā, ka haoss varbūt mazliet. Es nezinu. Par to otro specialitāti ir kaut kāda runa par to, kad varbūt tām nevajadzēja viņu likt tā kā piespiedu kārtā. Varbūt tam ir kāds students, kurš grib to savu, ko viņš ir izvēlējies, un viņš ir viņu pamatīgāk, nevis tā ātri skrienot, kā mums citreiz sanāk, ka sākuma skolā liekas kurs beidzās, bet ka varējām vēl mācīties par kaut ko, varējām vēl metodiku, varējām vēl tur dziļāk pētīt, ko tur, kā labāk padarīt, kā pasniegt. Ir kaut kāda brīža. Un tad ir kaut kāda kurs, kas liekas, ka nav vajadzīga, un tajā laikā varējām būt tā pasniedzēja un darīt tādas lietas. Ir brīži, jā, kad liekas, ka otrā specialitāte pārņem. Kaut kādā ziņā, kad ir tie semestri, kad sakrīt vairāk kredītpunktu tieši tie otrajai specialitātei. Un tur mums arī sanāk tikai daži kaut kādi kursi, kur mēs kā pamatspecialitāti kopā tiekamies. Un tad ir tā, 2 kursi varbūt tikai pamatā, un tur 4 ir tajā otrajā specialitātē un tā. Bet, tas viss pirmais kursus, ko mēs varam teikt, ir tikai pamatspecialitāte ir veltīts. Tu saproti, jā, tā ir tava, un tu tai piederīgs. Tad varbūt, es nezinu, kāds būtu risinājums, pieņemsim, varbūt Zaturs domājas, teiksim, A daļa paliek A daļa, jā, varbūt B daļa, cilvēks var vairāk manipulēt un aizpildīt kaut kādus tos kredītus. Jā, kaut kā vairāk brīvāk izvēlēties, jo mums būtībā C daļa, cik mums 6 kredītus, 6 kursi, ja 3 kursi jāizvēlās. Varējām būt pašāk, ja varētu vēl izvēlēties. Jā. Varbūt tur vairāk kredītpunktu kaut kādus 10, bet jā, jo C daļa ir tas specifika, ka tas neietekmē rotāciju un budžetu. Vispār. Jā, tas, protams, ir jāņem vērā. Teiksim, domāju, par biznesa menedžmentu vai vadību par kaut ko citu. Jā, un tad pēdējais punkts būtu, vai jums ir kāds, varbūt, vēlējums vai ieteikums vai padoms tiem cilvēkiem, kas beidz 12. klasi vai 11. un plāno nākt studēt vai nezinu, kur studēt. Jā, tā ir grūta izvēle. Mums visām, mēs, ka tā runājām arī, beidzot vidusskolu, nevienai nebija tāda 100% pārliecība, kas nāk šeit. Tā kā visiem bija kaut kāds alternatīvs. Katram studiju procesā ir kaut kāds tas lūzuma brīdis. Mēs visi runājam, mums visām ir bijis tas moments, kad mēs nonākam pie tās, mums es esmu īstajā vietā. Bet tas, es pieļauju, arī tev ir bijis nereizi vien. Kaut kā mēs visi neesam nobijušās. Mums tie, kuri nevēlējās jau pirmajā kursā, jau ļoti ātri attiecīgi studijas pamatā. Žēl, bet tā. Bet tas arī labi. Tu atnāc un saproti, ka nav priekš tevis nepārdzīvot, skatīties tālāk, meklēt iespējas un pārdomāt. Tas ir ļoti cilvēcīgi. Galvenais, ka tu kaut kādi saproti, ko tu gribi darīt. Mums arī tā pēc prakses, kas ir viens no svarīgākajiem šajā studiju programmā, ir tā, ka mēs visi kaut kā vairāk esam pārliecināti, ka jā, mēs gribam strādāt. Nav bijis tā praksa tieši, ka es negribu skolā. Tas varbūt ir tā pozitīvi un tāds apliecinājums. 12. nebaidīties. Varbūt arī tā kaut kā ir radies tas stereotips, jo pirmoreiz nošāks gadām studiju programmas izvēle, viss tev dzīvi saprot. Nav. Tie, kurš saka, ka gads ir pazaudēts, tā arī nevarētu teikt, jo mācījos, studējis, iegūs jaunas draudus, pazīst kontekstu. Un arī, man liekas, saprast to, ko tu negribi darīt, tā arī ir liela lieta. Jā, veicam saprast. Un, lai kā pedagogs ļoti vispusīga personība, būs guvis zināšanas psiholoģijā, cilvēku iepazīšana, arī aktieru mākslas atzīvot, komunicēt ar pieaugušajiem, ar bērniem. Tas ir pedagogs universālais karējums, var teikt. Un ļoti interesanti, ka karējums atzīst jauniešiem prasa, ko mēs studējam, par skolotāju. Parasti pirmais ir, trakais, bet tad ir, cik tas ir grūts darbs. Un tāds. Tas ir savā ziņā aicinājuma darbs arī. Ja tev ir iekšā sajūta, ka jūs gribat strādāt bērniem un patīk, tad tā ir īstenībā. Izskatās, ka jūsu kursu forši, ka jums ir ko darīt. Jā, ko netrūkst. Paldies par interviju. Lūdzu.